Diemžēl tā no manas prakses situācija, kad pilsētas centri, vēsturiski, sāk aplimēties ar sludinājumiem izīrēšanai vai pārdošanai un tā tālāk, tas liecina par ekonomiskām problēmām valstī. Apritējis gads kopš Rīgas mēra amatā ir Vilnis Ķirsis. Runājot par tukšajiem Rīgas centra dzīvokļiem un tirdzniecības platībām, viņš nesen izteicās, ka varētu apsvērt domu par pārcelšanās pabalstiem tiem cilvēkiem, kas nolēmuši, piemēram, no Pierīgas pārcelties dzīvot uz Rīgas centru. Taču vai ar to pietiks, lai galvaspilsētas centru padarītu dzīvošanai pievilcīgu? Lielais jautājums – kā Rīgas centram piesaistīt iedzīvotājus? Man šeit izbrauc kaut kas cits, Kā politiķiem patīk dalīt pabalstus? Tas ir šausmīgi vienkārši. It kā citu instrumentu nav, Nē, viņam vajag no visiem savākt to naudu, viņu paturēt rokas, un pēc tam no, augstas tribīnes pasolīt, mēs šitam iedavam pabalstu, šitam atņemt naudu no sākuma. Paturēt rokas, tur kaut kas pielikt, protams, tur kaut kas, viss nauda atpakaļ neatgriežas, bet personīgi pēc tam atsevišķi katram zem, kameram sadalīt to, ka tā ir viņu nauda un viņi viņu dala, Es domāju, ka pilsētā ir ļoti daudz dažādu mehānismu, kā ieinteresēt cilvēkus apdzīvot vēsturisko centru, Bet problēma, protams, nav pabalstos, Diemžēl tā no manas prakses situācija, kad pilsētas centri, vēsturiski, sāk aplimēties ar sludinājumiem izīrēšanai vai pārdošanai un tā tālāk, tas liecina par ekonomiskām problēmām valstī, Tāpēc, kā uzturēt vēsturisko centru un atļauties tur gan dzīvot, gan ofisu tur turēt, tā ir tomēr zināma privilēģija, kura ir saistīta ar tādu, patriotismu vai tādām lietām, valsts ar ekonomiku viss ir kārtībā, tad arī, centrs dzīvo, elpo, cilvēki staigā pa restorāniem, tusē, pilns ar turistiem un tā tālāk un tā tālāk. Pilsētai, protams, ir kaut kādi mehānismi, tie paši nodokļi, tas pašs nodevs un tā tālāk, samazināt kursus, to var pievilkt un to var aktivizēt. Līdz ar to es domāju, ka tas ir pēdējais, Savākt naudu no budžeta un tad dalīt kādam, lai viņš atgriežas atpakaļ, tas ir murgaini. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.